3 stihijas tavai brīvībai. Video portālā Nomadlv. Tas bija. Parād, ka viss ir kārtībā. Vispirms izstāst, kā tu jūties, cik ātri viņi nostrādāja, kāds bija, kad tu nonāci ārā? Šī puse nostrādāja uzreiz, momentāli. Tam pagāja vēl pāris sekundes, tad arī šī puse. Tas bija kaut kāds 5-7 sekundes un tev viss? 5 apmēram, tad arī otra nostrādāja. Kāda tev ir sajūta tādā brīdī, kad tu tajā peldi? Viņš ir ērts? Kā tu jūti to viņa funkciju? Šitas bišķi lien gan arī acīs praktiski iekšā, bet tā uz ūdeni tur labi. Bet tu neko kūļāšanos, nekādas pats aktivitātes ne, vairāk vai mazāk tādā rāciņas sistēmā, kad, tu tur esi un tevis atradīs tādā ziņā, ja? Nu jā. Ja mēs runājam par drošību uz ūdens, tad ir 2 jēdzieni jāizšķir. Viens ir glābšanas vests un otrs ir drošības vests. Šī gadījumā mēs stāvam pie galda, uz kur ir glābšanas vests. Vēsturiskā smukā vesta ir šāda, mēs ļoti labi zinām. Mēs palūkšu Kārli tev nokomentēt, kā no šī te dīvainā korķa salikuma caur brezentu mēs esam nonākuši līdz mūsdienīgiem risinājumiem. Īsta definīcija, kas ir glābšanas veste, tur ir tā, ka viņai celt spēja, tas nozīmē, cik viņi var izcelt cilvēku no ūdens, viņai jābūt vismaz 100 Newtonu, ja es atceros fiziku pareizi, apmēram 10 kg. Un tas nozīmē, ka cilvēks ir ūdenī apģērbs ar vesti virsū, viņu ceļ 10 kg uz augšu, uz āru. Ja? Tas ir, cik viņi izceļ no ūdens. Šitādas vestes varbūt ir redzētas uz prāmjiem un tā tālāk. Ja mēs skatāmies šo vesti, kas man ir jāzina? Ja tu esi bezsamaņas stāvoklī vai tu nemāki peldēt, viņi tev pagriezīs uz muguras stāvokli un galva turēs virs ūdens. Jā, un es guļu kā ķipars un gaidu, kamēr man atradīs un izglābs. Principā, jā. Svilpērts, cik es saprotu? Svilpīra, tā ir obligātā prasība kopā ar atstarotājiem. Šis, ja es saprotu, ir mūsdienīgs risinājums, un šis ir tas pats, kas šis, tikai šis ir pabijis ūdenī, un tur nostrādājas automātika. Kas tā ir pa automātika? Automātika sastāv no 2 daļām, 3. Viens ir mehānisms pats. Es saprotu, kad ir, ja? Viens ir gāzes patrona. Šitien ir gaisa iekšā saspiests. Ogliskābā gāze. Ogliskābā gāze. Un šitā ir automātika ar acis priekšā, kas, kad viņi nokļūst ūdenī, atlaiž mehānismu, kas iesit adatu un izlaiž ārā gāzi. Ielaiž gāzi. Saprotu, arī rokas palaišana ir iespējama. Ir iespējama rokas palaišana, ir gaisma iespējama, bet arī šeit ir gan svilpi, gan atstarotāji, kas ir svarīgi, lai varētu atrast. Viena lieta, ko es noteikti negribētu to darīt, es negribētu tagad brasām maukt 200 metrus pakaļ kuģim aizējošam. Šajā acīm redzot ir domāt, lai es vienkārši gulētu, pareizi iejost un man varētu atrast. Šitā ir glābšanas veste tieši tā. Ja mēs runājam tagad par drošības vestēm, vai kas jau ir cita kategorija, es varu parādīt mums īstenībā evolūcija, kas ir tagad atnākusi, ir gandrīz pusprofesionālā veste, var teikt. Viņa ir tā paša uzpūšamā funkcija, šitā te, kas ir glābšanas vesti. Bet viņai iekšā ir tā saucamā drošības veste, 50 Newtonu celtspēju. Tas nozīmē, ka viņa ir kombinēta. Viņa ir kombinētā. Tālāk, ja mēs tagad skatāmies, ja tu prasi par atpūtu, varbūt, kur nebūs ekstremālajā situācija piekrastas iekšējie ūdeņi, tad mums pilnīgs cits klāsts. Ja es braucu ar motorlaivu, piemēram, un man ir riktīgi iespējams aiziet pa gaisu, tad šis ir acīm redzot tas, kas vajadzīgs. Viņš man arī bezsamaņas stāvokli vienkārši pagriezīs pareizi, un es tur varēšu lēnām purgāties vaļā. Ja? Skaidrs. Tādā brīdī, kad tu cilvēks sāc komunicēt ar cilvēkiem, kuri glābi citus cilvēkus, un tas ir viņu darbs, tu sāc uzzināt, ko nozīmē solas un ko nozīmē sprayhood. Jeb kā arī par tulkošanu bija. Nu, var sakot, štruns, kas neļauj tev aizrīties ar šļakatām.
Jo izrādās, ka ļoti daudz no cilvēkiem, kas nokļuvuši aiz borta, aiziet bojā tāpēc, ka visu laiku šļakstās sejā ūdens. Un šāds te kapucītis nākotnē varētu būt tikpat elementārs un vajadzīgs un nepieciešams kā šīs te vestes. Karli, ar ko atšķirās šī veste no iepriekš redzētās melnās, kā parastās? No šīs. Šitā veste ir ar pilno solas sadzinumu. Ko tas nozīmē, tas solas? Kas tas ir? Tas ir safety of life and sea. Safety of life and sea. Un tā ir faktiski standarts cilvēku glābšanas, vai dzīvības glābšanas, ko izveidojies nekļūdos pēc Titanikas sāka. Tad Tā kā tas ir secība un tā kā standarts, ko starptautiski tagad attīst. Es saprotu, ka, ja es gribu būt starptautiski drošs un zināt, ka man neviens nevar piekasīties, šis ir burtu salikums, kas garantē, ka jā, es esmu pareizi, ja? Jā. Ar ko viņi atšķirās viena otrs? Šitai vestei ir lielāka celtspēja, kā mēs runājam pirms tam par cik tev ceļ no ūdens ārā. Jā. Ja šitā veste ceļ ar 15 kg, tas ir 150 ņūtoniem, tad šitā jau kaut kur 210. Un ir vēl, kas ir līdz pat 300 ņūtoniem. Tas nozīmē, tas resnākiem cilvēkiem. Jā un nē, jo trakāk tev jūras apstākļi, jo priecīgāks tu esi, ka tev galva būs tālāk no ūdens. Pareizi, un mēs arī runājam nevis par drošības vestēm, bet par glābšanas vestēm. Mēs glābjam dzīvības ar šīm vestēm. Viņai uzreiz ir prasība, kad ir dubultās plaušas, viņai ir dubultie mehānismi iekšā. Tādā gadījumā, ja viens saplīst, lai otrs? Jā. Un tās ir galvenās atšķirības, teiksim, ka tur ir dubultā drošība un tur ir daudz un dažādi tie noteikumi, kas, ko, kā, lai būtu solas atzinums. Tā kā, ja kāds ir tīri latvisks, jo mēs ceļam arī mājas no granīta bluķiem, tad solas ir tas, kas tevi pilnīgi droši pasargās un neviens nevarēs teikt, ka tu nepievērs savai drošībai uzmanību. Solas. Jā, protams, mums ir svarīgākais, lai cilvēku varētu ne tikai izglābt, bet arī, lai viņu jūrā varētu atrast. Jā. Un, teiksim, skatoties no vēsturiski, teiksim, ja šitādu vesti es redzu, godīgi es uz tāda kuģa vai laivas es nekāptu virsū, kurai šādas te vestis, jā, to, ko es arī neieteiktu. Tātad šis te aizmirsts noiets etaps, ko nevajadzētu pilnīgi izmantot vispār ne ezeros, ne jūrā, ne piekrastē, nekur. Savu dzīvību šādam uzticēt nevajag. Tieši tā. Labi, ņemam no. Jā, tad ar šo vesti viss ir kārtībā, viņa domāta primāri, tā ir cilvēku izglābšanai, teiksim, daudz cilvēku uz prāmi, tur viss ir kārtībā, jā. Šitādas uz prāmi stāv, jā? Jā, šādas tas parasti stāv vai līdzīgi stāv uz prāmi, un viņas ir speciāli, jā, saliekās šādi te, lai viņas būtu ērti novietot, jā. Viss viņām ir kārtībā, bet viņas ikdienā viņas ļoti neērtas, jā, tas ir svarīgi iegādāties vesti, jā, lai viņi pirmām kārtām, lai mēs varētu, viņi ne tikai glābtu cilvēku, jā, bet mēs jau varētu atrast šo te cilvēku. Arī, ja šis cilvēks būs nepārāk dzīvs. Jā, nepārāk dzīvs, tas arī, teiksim, būs ļoti svarīgi tiem pašiem radiem, jā, kas ir, ka vismaz viņi, kad jūra ir atdevusi to cilvēku atpakaļ, jā. Tas par to cilvēku maz runā, bet tas ir būtiski, jā. Tātad krāsa ir ļoti svarīgi, lai būtu koša krāsa, dzeltena vai oranžīga, sarkanīga, jā. Ļoti svarīgi ir atstarotāji. Ir pierādīts, jā, ka naktas laikā daudz labāk var cilvēkus atrast jūrā ar atsarotājiem, viennozīmīgi. Tas viņi strādā tāpat kā vesti uz ceļiem. Pilnīgi tas pats princips. Kāpēc jūs visi esat tik lielā sajūsmā par šo vesti? Tāpēc, ka viņi ir, jā, šāda tipa vestes ir ērtas izmantošanā. Viņai jau ir jau kaut kāda noteikti peldspēja jau bez uzpūšanās, jā. Teiksim, attiecīgi profesionāļi zinot, ko vajag, kādu pareizu mehānismu uzlikt šeit, jā. Tādos gadījumos jāapgāžās laiva un cilvēks ir pagadījies zem laivas, viņš var mierīgi izpeldēt, iznirt, jā, un palaist šo te piepūšamo daļu, līdzīgi kā uz tās vestes. Jā. Tad šai te vestē arī, kas viņai ir dubultā, teiksim, šī te staklas siksna, kas ir daudz ērtāk izmantošanā, jā, un viņai ļoti svarīgi ir arī šis te āķis, pacelšanās āķis, teiksim, jā, ļoti daudzām meklēšanas glābšanas operācijām tiek iesaistīts helikopters, kur, teiksim, un cilvēks ceļ ārā. Ar ūdens, ar līnēm. Jā. Un šāds te āķis ir ļoti, ļoti būtisks un svarīgs. Jā. Un, protams, te var ielikt, rācija var ielikt kabatiņas dažādas, jā, kur izlikt dažādas lietas, kuras nepieciešams. Jā. Un tāpēc jums tik ļoti patīk šī veste? Jā, tieši tādēļ. Skaidrs. Kāda ir tā statistika, pa kuru mēs kautrējamies runāt? Cik jūs cilvēkus izglābiet gada laikā vai pastāvēšanas laikā? Statistika ir diezgan skaudra, protams, ne tik skaudra, kā tas ir uz ceļiem.
kopš 2004. gada, kad mums šī uzskaita notiekās, ir izglābti pāri par 700 cilvēkiem. Pāri par 700 cilvēkiem. Uz ūdens. Tieši tā. Tas ir diezgan liels skaitlis, ņemot vērā to, ka mūsu jūras robeža un tāpat arī kuģošanas paradumi ir salīdzinoši neseni, ja, un mēs esam ar visām 4 iekšā šajā atpūtā, gan ar ūdens motocikliem, gan ar laivām un jahtām, tad mums ir diezgan daudz ko mācīties, lai šie rezultāti būtu. Jūs izglābāt 700, bet cik jūs atraduši esat? Lieta ir tā, ka mēs atrodam cilvēkus, uzskaitam tos atrastos cilvēkus, kas ir dzīvi. Ja cilvēks ir atrasts pēc 9-10 dienām, tas vairs neskaitās, ka cilvēks ir atrasts. Mums joprojām visiem tiem, kas jāda motorlaivas makšķerējot, brauca veidēļiem, būrā, mums visiem ir tādi ļoti subjektīvi domu gājieni attiecībā par to, kas ir droši. Un tad ir tādi gadījumi, kas satricina šo pasauli. Un lielā mērā mēs arī šobrīd šeit atrodamies, tāpēc, ka, piemēram, gadījās tas Renārs, kurš pie kolkas pazuda, kiteboardists, monsters, māk visu. Bet pēkšņi viņam ir kaut kāda viņa paša vēlēšanās izprast tur kaut kādu vēja brīvību, un viņš pazūd. Var izstāstīt, kā tu vērtē šādu gadījumu? No krasta apsardzes viedokļa bija šie vairāki trūkumi. Pirmām kārtām jau tas, ka nebija glābšanas līdzekļi. Es pieņemu, ka hidrokostīms bija tāds, kurš peld, bet jāņem vērā tie laika apstākļi. Tā bija ārkārtas situācija. Visā valstī tika izsludināta vētras gatavība. Tad, kad tika izsludināta šī operācija, viens civilais kuģis nolaida savu laivu, un ņemot vērā to, ka bija lieli viļņi, tātad laivu diezgan stipri mētāja, un arī vējš bija un izrāva vesti no laivas. Laiva pat aizbrauca tālāk, un ierodoties helikopterim šī glābšanas rajonā, helikopteris atrada vesti, kas bija atbilstoši visiem šiem solas parametriem, jā, ar visiem atstarotājiem, ar visu krāsojumu, 11 minūtēs atrada. Tad mēs runājām, ka šī brīdī glābšanas vesti piemērojot, ir vajadzīgs viens noteikums. Ir jābūt stripai, kas nodrošina to, ka viņi tev nešļūka augšā. Un otrs jābūt kulaks šeit, apakšā. Respektīvi, viņai jābūt bišķi vaļīgai. Pamēģināsim, Kārlim ir tāda, kur stripa ir, un es savai atstāšu pārāk vaļīgi, un šitai stripa vispār ir noņemta nost. Šitādā gadījumā mēs pārbaudīsim, apskatīsimies, tā kā mēs ikdienā parasti kaut ko neaizslēdzam, kaut ko nenoregulējam, paskatīsimies, vai tas ir būtiski vai nav. Pārbaudīsim, vai patiešām ir kā saka, ka vestei jābūt kārtīgi pareizi uzvilktai. Un tūlīt pasīsimies, kāds būs rezultāts, ja vesti neuzvelk pareizi. Jā. Tad šī gadījumā tev ir pareizi uzvilkt vesti, man ir nepārāk pareizi uzvilkt vesti. Ja? Jā. Aiziet. Tur ir. Jā. Tur ir mums situācija, ne? Nu, īpaši ārti nebija, izspruka ārā. Pavisam nenospruka, bija palikusi visiem, bet... Bet tev bija sajūta, ka tu lec iekšā, tev bija sajūta, ka, nekas traks nebūs. Sākumā bija normāli, bet tā kā piepūtās uzreiz pārāva pārpa galvu. Pārāva pārpa galvu. Tas nozīmē, ka tu peldētājs esi, bet nekāds laimīgais tajā peldis ir. Es nu šito džeku, viņš tagad mierīgi atkal tev paveicās šodien. Tur jau tev peldoši paldies. Kā tu jūties? Kā tev tur ir? Vērti. Tu faktiski esi glābis šodien? Jā. Nav jautājumu. Lai cik tas nebūtu garlaicīgi, ir svarīgi izpildīt instrukcijas, kas ir dotas priekš vestes lietošanas. Pasties viens vīrs peld apkampi savu glābšanas liedzekli, otrs peld tā kā ķipars iekšā. Un tagad visā tajā mūsu jaunu uzzināto faktu guzmā ienāks vēl viena lieta. Šī ir drošības veste, šī ir glābšanas veste. Ar ko viņas atšķirīgas? Ja, tad galvenā atšķirība ir tāda, ka glābšanas veste nodrošina to, ka persona, kas iekritus ūdenī, viņai atradīsies tādā stāvoklī ar seju uz augšu, ar galvu virs ūdens noteiktajā attālumā, ja, ka viņa arī bezsamaņas stāvoklī varēs arī elpot un nebūs tādas kaut kādas problēmas. Ja. Šī ir veste, kur nodrošina papildus peldspēju cilvēkam, ja, un viņas būtu ieteicams tiem jau, kas, protams, māk peldēt, ja,
Un šīs te vestes vislabākās ir tiem, kuriem nodarbojas tādās ekstrēmākās vidēs, ja, kur šļakatas ir regulāri virsū, ja, kiteboardisti, veidēlisti. Un faktiski cilvēks parasti šo uzskata par glābšanas vesti, bet patiesībā tā ir drošības vesti. Jā, tā ir drošības veste, tas ir papildus līdzeklis, kas cilvēkam palīdz noturēties virs ūdens. Ja. Viņa neapgriezīs cilvēku ar seju uz augšu. 3, 2, 1, aiz! Ja vajadzētu peldēt 150 metrus pakaļ aizskrienošam ūdens mocim, droši vien tev ar glābšanas vesti būtu problēma. Diezgan, jā. Tu? Tā, normāli būtu. Kārli, kas ir jāzina no, tā teikt, drošības vestēm? Nu, drošības vestēm var principā teikt tā. Viņas ir jāiegādājās kā kurpes. Viņām ir jādara, viņām jābūt paredzētām tam mērķim, ko viņš ir domāts pielietot. Un ražotājs jau domā, lai viņas arī patiktu, lai viņas būtu smukās krāsās un visādos. Viņas ir dažādas, pareizi? Dažādas. Šitai vestei, piemēram, nav sāni. Viņi domāt vai nu kanulu vai kajaku. Tam, kuram kustās rokas. Kuram kustās rokas airēšana. Viņiem ir dažādi modeļi, viņiem arī var izgriezt viduguli, kur ir daudz zemāks, lai netraucētu. Ja. Kāpēc dažām ir tik daudz sprāģi un kāpēc dažiem tikai vienam? Ir pašas vienkāršākās drošības vestes, kuras var izmantot gan peldēties, gan braukt ar laivu pa ezeru, pa upi kaut kur. Un šitā jau ir domāta konkrēti veikošanai vai bišķi ātrākai kustībai. Tās sprādzes nodrošina, ka tu neizmaucies no viņas? Lai viņa nenovelkās nost. Šitā konkrēti līdz 15 mezgliem, tā veika ātrums. Bet ir vestes mums konkrēti kur ir 5 sprādzes, kur ir līdz 40 mezgliem. Un tas ir ūdens mocis. 60 km/h. Un viens iemesls, ka nomaucās, tad tā veste vienkārši tiek noraut nost. Te ir orientējoši, cik svars, uz kādu svaru ķermeni viņi domāt. Bet tāpat viņi ir jāuzvelk, jāizprovē kā kurpes, kā jaka, kā apģērbs. Un tad nozīmē tādā brīdī, ka tu nonāc ūdenī, viņai vai jāvar tevi noturēt peldu stāvoklī? Jā. Skaidrs. Bet pašam jāmāk peldēt. Tā kā drošības vests ir paredzēts tikai cilvēkiem, kuri jau māk peldēt. Nav nekā vienkāršāk, kā uzprasīt pat taisno cilvēkiem, kuriem ir tituli, zināšanas un pieredze. Aigars Auznieks, airēšanas slaloms, Latvijas čempions, Baltijas čempions. Ja es tev prasu kaut ko par drošību, kā ir cilvēkiem, kas ir tās parastās kļūdas un ko tu no savas pieredzes var pateikt drošības sakarā, tādā brīdī, kad iet jau iekšā krācēs, kad ir laivas, iespēja piesmelties, pakļūt kaut kādiem kokiem apakšā? Pirmais droši vien ir tas, ka pašam novērtē tās savas spējas, vai viņš ir gatavs uz to, jo ir redzēti dažādi. Kā to var izdarīt? Tomēr jau cilvēks apzinās, ja viņam ir kaut kāda kripata tāda nepārliecinātība par sevi, labāk neiet. Un otrais ir noteikti, ka nedarīt to vienam pašam. Tur ir noteikti jābūt kādam blakām, ja gadījumā kas, jo tā kā uz upes tu pareizi teici, koka akmeņi, tas ir daudz bīstamāk nekā tur tas pats ūdens, lielais vilnis, viņš tev var aizmest. Man ir 3 vestes, es tev atnesu tagad. Pasaki, kāpēc un kā tu vērtē viņas? Šī, piemēram. Šī ir labi, man patīk tas, ka te augšā iet pāri šitais nošūms lielais, kas ir. Tātad, ja man jāglāb cilvēks, es aiz šīs vietas viņu varēšu raut no ūdens ārā. Es zinu, ka šitai vēl tas var arī nenoturēt. Kas tas ir? Tas ir neilons, vai ne? Tur nav nošūts. Jā. Šeit ir nošūts, tātad tas, ja braukšu kaut kā raftā, vai ne? Es aiz šīs vietas arī viņu raušu iekšā. Es tev prasīju par tevs paša drošību, bet tu uzreiz domāji jau par citu. Ne, brīnišķīgi, man skaidrs. Šīs vietas ir svarīgas glābjot. Jā, tātad, es apskatīšos, kas te pārējais ir. Šeit, es teikšu tā, šis būs kādam laikam, bet neilglaicīgi, vai ne? Viņš, tas neturēs. Tātad sprādzes būs noteikti daudz drošāk, bet vienkārši man nepatīk, ka tikai viens ir šitais te klips. Tātad viņš tev noteikti uzmauksies tā, ka mutē priekšā vai kaut kas tam līdzīgs, ka tu būs Tiek vairāk klipši, tas ir labāk. Jā, es teikšu tā, ka tas noteikti ir labāk. Vienkārši ir jāstās arī tieši tā šitas izgriezums, vienkārši airējot padus. Ja tev jāairē ir, tu airē 100 km vai vēl vairāk, vai ne, tad tas viss ir ļoti no svara, lai tev nekur nekas neberžās, lai viss ir perfekti uz augumu uzliec.
Tātad, vienkārši jāskatās, jā, es teiktu, ka šitā būtu labi, ja šitais te būtu nošūts te tā visapkārt pār, tad man šitā patiktu vislabāk, vienkārši, protams, viņi jāuzmēra, jāuzvelk, jāpaskatās. Tajā brīdī, kad tu nodarbojies ar ūdens akrobātiku, un es neslēpšu, es tiešām gribu klātienē redzēt beidzot pirmo reizi to eskimos apgriezienu. Pastāst nedaudz par to, ko tas eskimos apgrieziens nozīmē cilvēkiem, kur viņi skatās un ko tas nozīmē tev. Drīzāk man interesē, ko tas nozīmē tev. Un vai tu ar jebkuru vesti to var izdarīt? Palielam es domāju, ka es varu izdarīt ar jebkuru vesti. Tas tāpatās tā kā ar velosipēdu, kad tu iemācies braukt, tu pabrauksi ar jebkuru velosipēdu. Tā kā, es domāju, ka es izdarīšu. Arī ar šito? Jā, es domāju, ka jā. Tu izdarīsi ar šito? Es domāju. Es gribu redzēt, kā tu ar šito te. Apgāzties būs grūtāk droši vien. Šī ir glābšanas vesti? Es saprotu, jā. Tā nav drošības vesti, jā. vai ne? Kāpēc tas eskimos vispār principā, kurā brīdī viņu airētājs izmanto? Tad jau, kad viņš pavisam nokļūdījies un kad vairs nav variantu, tad viņam tikai jāizmanto. Faktiski eskimos apgrieziens ir glābšanās. Tieši tā. Tas ir, lai nebūtu jāpamet laivu, jo tā kā airēšanas slalom sacensībās, ja tu esi izkāps no laivas, tavs brauciens ir beidzies. Ja tu esi iekšā vēl laivā, tu vari turpināt braukt pa trasu un tev laiks tiek vēl ņemts tālāk. Ja vēl pēdējā vietā. Ja tur vēl viens būs tāds pats, tad ne. Labi. Un tāpēc es domāju, tas eskimos apgrieziens. Jā, palielam jā, jo ir arī upes, kur, pieņemsim, izkāpjot no laivas, tu sev var apdraudēt. Jā. Tur akmeņi, kas priekšā ar laivu, tu tomēr var apbraukt un vēl kaut ko peldot ar visu to lejā, tas nebūs tik viegli. Laiva, protams, ir. Tev laiva arī peld? Jā. Un tu saki, ka tu varēsi izdarīt to arī ar šito te pasākumu. Aizdomīgi ir, bet es domāju, ka jā. Kā viņi īsti jāmāk? Šitā te jāmāk. Viņi ir ērtāk nekā izskatās. Un tagad tā apmet viņu. Tagad piebraukt šā. Jā. Ok. Tev tur ir tā ļipka. Jā. Šikts iet. Es tev aizbāzīšu. Jā, lai tas netraucē. Man jau galvenais ar šito ir apgāzties, jo viņi izskatās, ka tur virs ūdens jau ar visu laivu. Mēs strīdamies pretī, kad varētu būt, ka viņi šī ir glābšanas veste, nevis drošības veste. Jā, es saprotu. Viņi domā tev glābt. Bet ar šito vēl vieglāk, daudz vieglāk. Viņi uzrāva augšā momentāli, viņi pat, es domāju, var tā ieteikt apmācības, kā apmācības elementam eskimos apgriezienam, jo viņi uzrāva augšā momentāli. Upē es neesmu to tā izjūts, es esmu bijis jūrā arī, piedodiet, viens pats esmu bijis, un kad man pa vilnu sērfojot laivai gali iedūrs miltīs, es apgāzos, man atrāvu te visu vaļā, es izkrit no tās laivas. Tajā brīdī es novērtēju, ka tā vesti ir tas, kas, vesti un laivu pie kā es pieturējos, vienīgais pie kā es varu pieturēties. Tāpat laikā es izmantoju citreiz arī airu, peldus, ka tu tā kā var izairēties krastā. Tas airēšanā vispārībā tas ir primārais, ka tu esi apgāzies izlīdz no laivas, nelaid neko vaļā. Tu turies. Tas ir arī tas, kas tev tur virs ūdens, un tad jau tu sāc skatīties, kur tu vari tikt un kā tu vari tikt. Kas ir tas, ko cilvēki no drošības viedokļa neņem vērā, ko vajadzētu tomēr? Droši vien jau tā pati veste arī ir tas, kas liekas tam laivotājiem mazsvarīgi. Un klasiskais ir droši vien savā ziņā latviešu joks par to, ka iedod man vesti, būs ko zem dibena palikt laivā vai pa nakti, tad mums vajag spilveni vai ne. Un nepadomā par to, ka patiesībā tā veste tev ir vajadzīga, lai mugurā vilkt. Un ir šie te trīs, vaļi, ziloņi, uz kā vispār visu laivošana turās. Tā ir laiva, airis, veste. Un ir jāsaprot, ka veste ir tikpat svarīga, cik ir svarīga laiva, lai tu pilnvērtīgi atpūstos. Un patiesībā pat šī te glābšanas veste tev, man šķiet pat, varbūt tās nav tik būtiska pat tajā brīdī, kad tu sēdi laivā un brauc, bet tajā brīdī, kad tu sēdi pie uguns, kur ir pulkstens 1, 2, varbūt tās par nakti un tiek atkorķēts 11. aliņš, un tad ir tā vēlme lekt ūdenī atveldzēties, lai izzīt skurbumu, tad tā veste tiešām noder. Pirāti, maz izmēri, tas nozīmē, ka visbeidzot mēs runājam arī par drošības līdzekļiem bērniem. Zīdaiņiem,
3-gadīgiem, 6-gadīgiem. Kas tur ir būtisks? Vispār, vai zīdainis jāņem uz laivas, vai nav jāņem, ja tu brauc jūrā, piemēram, Es saprotu, ka tavs viedoklis, ka nevajag viņus ņemt. Jā, mans viedoklis būtu tāds, ja ir iespēja izvēlēties, ka nevajadzētu zīdaini ņemt, es personīgi neņemtu. Jo tas ir tādās situācijās, kad ir briesmas, ja, ka pašam ir jāglāb sava dzīvība, ja, tad cilvēks nereti aizmirst par otro, par bērnu, ja, un vēl par zīdaini. Ja, un zīdainis pats viennozīmīgi, ka viņš nevarēs izķeparoties, ja, tur jābūt blakus pieaugušiem. Ja, un ja labāk, ja ir iespēja neņemt šo zīdaini, es neņemtu, bet ja viņš ir, ja mēs vēlamies viņiem līdz, tad viennozīmīgi jābūt speciālai zīdaiņu glābšanas vestei. Kas tav viedoklis? Sākam jau to, kas nemāk peldēt, glābšanas veste. Punkts. Ar visām īpašībām, ko mēs izrunājam, pagriež muguru stāvokli un tā tālāk un tā tālāk. Varbūt arī piekrīt, kad uz jahtu braucienu jūrā varbūt ir vienkāršāk bez sīkā, bet, teiksim, svētdienas pēcpusdienā saulainā aira laivā uz ezeru, tā ir cita lieta, bet vienalga atgriežamies pie to, nemāk peldēt, glābšanas vesti. Lai mācītu peldēt, droši vien bērns varētu vest uz baseinu, pieredināt pie ūdens, lai viņam nav tā šoka tik liela. Bet ja reiz beidzot mums ir tagad nonācis situācija līdz šiem te līdzekļiem. Kas, piemēram, šitā pa somu tāda ir? Šitā ir tā pieminētā zīdaiņa veste. Viņi ir domāts, kā jau sakam, zīdainim. Pilnīgi, kas nerāpo, nestaigā, arī autiņos ietīts. Un viņu gandrīz kā autiņā arī iepako. Viņam izliek lociņas cauri, iepako pilnīgi tā kā autiņa aizver cieti. Un beigās mums sanāk tā kā peldošs korķīts un zīdaiņa galviņa būs šit iekšā. Jā, un tas arī, jā, kad šīs te rokturītes, jā, kur uzreiz var paturēt bērnu gadījumā, ja vajag, jā, pavilkt un tālāk. Labi, bērni nāk lielāki. Bieži vien droši vien cilvēki nevar iedomāties, cik ļoti būtiski ir piemērot to lielumu tam bērnam pie tās vestes. Kas tur jāzina? Nu, tur ir jāzina tas, ka viņam, kā jau kaut kad pieminēja, ir jādara kā kurpei. Viņai jābūt perfektai pasformai. Visām bērnu vestēm, glābšanas vestēm ir krāga, kas tur galvu virs ūdens. Visiem ir starp kājām stripīte. Un rekur ir arī atkal. Un visiem ir arī rokturs āķerītes. Šāda tipa vestes. Viņas ir labas paskraidīt gar jūrmalu vecāku uzraudzībā, bet viņam noteikti nevajadzētu doties kaut kur ar laivu, ar jahtu vai kaut kā citādā veidā uz ūdens, jo viņa faktiski tikai vizuāli. Viņa lielu palīdzību nedos. Man sauc Māris, kā jūs sauc? Manis sauc Patriks. Un kā tevi sauc? Elizabete. Elizabete. Jūs ejat uz baseinu peldēties parasti? Jā. Izskatās, ka jūs esat pieredzējuši peldētāji. Un kā tu izvēlies to drošību, kurā brīdī tev kā vecākam sirds trīc vai netrīc no tā, vai ir jāuzmanās vai nav jāuzmanās? Treneris gādībā mēs jūtamies droši peldēt apmācībā un uz jūrmalu, kad tad viņiem ir tie roku piepūšamie, kad ejam uz jūrmalu peldēt. Ko tu saki no savu viedokļa? Jā, nu, tas jau, kā mamma jau teica, gar jūrmalu skraidīt ar tiem rokas pūslīšiem, tas viss ir kārtībā, vecāki pieskata, tā kā tur nav nekādas problēmas. Jā. Bet tiklīdz, ja vēlas vieta savu bērnu ar laivu, kaut kur iekšā dziļākos ūdeņos, tad viennozīmīgi ir jābūt šādai te vestei. Izstāsti man, kā pārbauda, vai veste ir pareizi uzvilkt vai nav, jo saprotu, ka bērnam mazi gabarīti, mazas rociņas, mazas kājiņas ir vieglāk nokļūdīties nekā pieaugušiem. Tas ir, jā, pirmais, kas tika minēts, jābūt pareizam izmēram, jā, ka tev redzēt, viņa labi ērti jūtās. Ērti jūties? Jā. Ir, protams, visām auklām, kurām viņam jābūt sašņurētām, siksnai jābūt šeit stingri aiztaisītai ciet, lai, protams, bērns var pelpot, bet arī lai kustēties, jā. Un ļoti svarīgi šita siksnai ir pievilkta, bet pievilkta tik tālu, ka bērns jūtas ērti un labi, jā, viņš var paskriet, bet arī tā, ka viņi var noturēt, jā. Labi jūties, jā. Šitā siksnai, ja nav, viņš drusciņi tendēt smaukties. Jā, un tas beigu tests, kad viss ir sataisīts, tagad pārrodīsim vesti, jā. Tad mēs vienkārši varam pamēģināt šādā veidā.
paskatīties. Ja nemūk bērns ārā, tad viss ir kārtībā. Nu, Elizabete, kā tu jūties? Ūdens nav par siltu vai pa augstu? Mēs tad arī tur? Par siltu? Jā, tur! Peldi! Tu jau esi gatavs jau aiziet jau tā lietiņa? Peldi, rokas. Tur? Jā. Parši? Tu var redzēt, ja, ka šīs vestes viņas ir glābšanai. Galvenā primārais uzdevums ir izglābt šos bērnus. Ja. Viņas nav īsti domātas peldēšanai. Viņās nav vērti peldēt pa baseinu, ja, bet savu funkciju, kā noturēt bērnu uz ūdens, viņas tur. Un arī aiz siksniņas, kā var redzēt, var viegli paķert, pavilkt, ja nepieciešams. Ja, un tā kā šīs te vestes ir vislabākās, ja dodas ar laivām. Klausies, un jūsu ūdenslīdēju sūrajā baseinā šie ir, man liekas, jaunākie peldētāji nekādi jebkad bijuši. Ja, varētu, meiteni, jā, varētu būt kāds jaunākā. Nākamā tēma – windsurfings un kiteboards. Un arī vēl kas bija? Wakeboards. Kādas īpatnības ir drošības vestēm šī? Nu, tie visu dēļ sportā un praktiski īpatnības ir tādas, ka wakeboardam nepieciešams pretsitienu vests. Šīs divas Wakeboards ir tas, ka tev dēļ raujā aiz laivas, un tādā brīdī, kad tev tas lielais spēks triec pret ūdeni, svarīgi droši vien, lai tu nesasit kruškurvu. Tieši tā, tāpēc viņas ir izturīgākas, vairāk nopolsturētas šeit ir, un arī ir divas sprādes, lai tā vesti neatlekt vaļā. Šis te ir tātad svarīgi, lai tev neizrauj ārā, un savukārt šis te ir svarīgi, lai tev nesita daudz kruškurvu. Tik daudz par wakeboardu. Šis te vispār izskatās jau pēc tāda kaut kāda seksīga aksesuāra, bet nekādā gadījumā ne pēc drošības vestes. Tā ir drošības veste sievietēm. Tā nav glābšanas veste, tā ir drošības veste meitenēm, sievietēm, jaunietēm, kas nodarbojas ar veidēli. Pirmkārt, viņas pēc krāsas izmeklē, jo windsurfings, wakeboards un kitesurfings ir tāds košs, skaists, visas buras krāsains, un tāpēc arī tiek piemeklētas krāsas arī vestēm un aksesuāriem, hidrotermiem. Cik es saprotu, ātrums tur nav tik liels līdz ar to? Ātrums nav tik liels, arī šī veste ir prettrieciena veste, bet kas viņai galvenais ir tas, ka viņa ir šeit apakšā ir maz vietas, jo windsurfingam un kitesurfingam nepieciešama trapecē. Tā ir vieta, kur uzliek trapeces sāķi, kur var piekabināties pie pūķa. Ar savu svaru? Savu svaru tu turi pūķi, savu svaru tu turi buru. Šis ir tādā ziņā, ja? Šīs ir arī tādā pašā. Šī apakšējā daļa ir praktiski tukša, ir tikai augšējā daļa. Tas ir lielākā daļa, kas notiek problēmas ar to, ka mums ir pieaugusts cilvēks. Viņš domā, ka viņš visu zina, viņš izlasīs internetā, apskatījies YouTube, un tagad viņš to visu var. Bet viņš nav pakonsultējies ne ar draugiem, ne ar speciālistiem, un viņš izdomā, ka viņš šajā dienā ies uzburāt. Viņš iet uzburēt viens pats, tā ir viena kļūda, otra kļūda, viņš iet uzburēt bez vestes, un trešā ir, ka viņš aiziet pie krasta vēja. Kāds tev pašam ir bīstamākais situācija? Pats esmu šeit pat Liepājā, esmu braucis un pie rietumu vēja, kad ir vējuši tieši sejā, tu vari braukāt starp viļņiem, un man pie trešā sēkļa starp viļņiem vilnis vienkārši noskalēja no dēļa. Un dēļ vienu vilnu tālāk man aizpūta, un es viņam peldēju pakaļ. Un nebūtu man tā veste, diez vai es viņam tiktu, jo otrs vilnis, kas nāk tev pāri un rauj apakaļ. Rauj pāri un apakaļ. Un kļūda bija tāda, ka es viņu palaidu to inventāru vaļā. Bet tur bija diezgan smaga tā veļas mašīna, ka tu bija bailes, ka tu nesalauzi kaut ko vairāk. Izrādās, cilvēks var parūpēties arī par to, kas viņam dārgs un tuvs, un nav otrs cilvēks. Izstāsti, kā radās ideja par suņu vestēm un no kādiem apsvērumiem tas ir, jo faktiski suns taču peld un liekas ļoti dīvaini, ja tevi suņam tāds te ietvars ar rokturīti paglābšanai. Es domāju, ka tas nav dīvaini, jo, ja tā pastāsta, suns arī ir dzīva būtne, kur arī kaut kad peldot nogurst. Un tiklīdz viņš vairāk nevar peldēt, viņš arī var noslīgt. Un to varbūt daudz neaizdomājās, ja, ka viņiem varbūt pašiem ir glābšanas vestes, bērniem ir vestes virsū, tas viss ir pareizi, viss ir kārtībā. Ja. Un ja mēs dodamies kaut kur tālāk ar savu laivu, ar savu jahtu, tad, manuprāt, šāda te veste ir tikai apsveicama, ja, un viņa tādā
sliktā gadījumā viņi noturēs jūsu sunīti daudz vairāk uz ūdens, arī tā, ka viņš būs noguris peldēt, ja? Un viņi arī tādu pašu stropē, kur viņi var izcelt ārā no ūdens un izglābt. Bet tādā pēc idejas, kā ir radušies tā ideja par suņu drošības vestēm, tā teikt? Es pieļauju, ka tas ir arī, teiksim, dzīvnieku mīluļi kādam ir droši vien noslīdis, visticamāk, jo visu drošības noteikumu, kā mēs zinām, viss ir rakstīti ar asinīm. Tā kā iepriekš minēts, ka solas prasības arī tas nāk no Titanika laikiem, kāpēc radās. Ja. Droši vien arī ir noslīkuši suņi, ja, un ir konstatēts vienkārši, kad šāda vestīte ir vajadzīga. Nu, nobeigumā mēs tā kā gaismu tuneļu galā visiem tiem, kuriem negribās valkā kaut kāds nērtus un grūti saprotams izstrādājums, tikai tāpēc, ka varbūt kādreiz nonāks ūdenī. Šeit ir tāds tā kā nākotnes variants, vai ne, Kārli? Jā, principā abas divas drošības vestes, un viena varbūt pat nepateiks, ka tā ir. Šo es nevarētu pateikt, ka viņa ir drošības veste. Tādēļ šeit mēs ļoti labi redzam, ka tas, kas ir apģērbs, arī vienlaicīgi var būt vesti. Ka vesti ir integrēta tanī, ko tev vajag. Šis ir silts, viņam nepūš cauri, šis ir silts, viņam nelīstēs apkaklis, un viņam ir iespējams kabats visiem tādiem mīļākajiem mānekļiem un pat garajiem zābakiem vēl, kur aizķerties. Tur. Aha, tev arī? Jā. Tā kā pludiņi.